Un tagad es vēlētos izstāstīt arī par pašu procedūru, kā viņa notiek. Tātad pacients atrodas speciāli šim testam paredzētā telpā, kas ir ar vēsu temperatūru. Kopumā tests aizņem aptuveni 45 minūtes, un pirms testa mēs arī rekomendējam pacientiem vismaz 3 līdz 4 stundas neēst. Un rekomendējam arī līdzi paņemt katram gadījumam maiņas apģērbu. Un ir arī atsevišķas situācijas, kas tiks izrunātas ar ārstu, kad mēs arī rekomendējam atcelt konkrētus medikamentus, lai neietekmē šī testa rezultātus. Pacientam tiek pievienota elektrokardiogramma, tiek uzlikts uz rokas tāds iekārta, kas mēra pacienta asinsspiedienu, un pacients tiek novietots uz galda, kas sākotnēji atrodas horizontālā līmenī, un pirmās 5 minūtes mēs pierakstam šos pacienta rādītājus, un tad pacients ar visu galdu tiek pacelts vismaz 60–70 grādu leņķī. Un mēs izvērtējam, kas notiek ar pacienta vitālajiem rādītājiem, kas ir asinsspiediens, sirdsdarbība, arī saturācija, skābekļa saturācija asinīs. Un kas ir nepieciešams no pacienta? No pacienta arī ir nepieciešama neliela līdzdarbība, un testa laikā pacientam tiks palūgts pūst speciālā caurulītē konkrētu laiku, pacientam tiks lūgts arī 1 minūti dziļi elpot. Un, ja gadījumā pacientam parādās kādas sūdzības, piemēram, galvas reiboņi, karstuma viļņi, augstuma viļņi, sajūta, ka pacients varētu zaudēt samaņu, pacientam nekavējoties ir jāziņo par to ārstam, un slīpā galda tests tiek atpakaļ atgriezts arī šajā horizontālajā stāvoklī. Un pašās beigās noteikti ir jāmin arī tas, ka slīpā galda testa rezultātu interpretācija vienmēr ir jāizvērtē kopā ar klīnisko ainu.